Vārds taromāts mūsu ikdienā jau ir ienācis šķiet uz palikšanu. Grūti noticēt, ka tikai pirms 2 gadiem ir sākusi darboties depozītu nodošanas sistēma. Daudzās mājsaimniecībās gluži vai par iknedēļas rituālu ir kļuvusi izlietotās taras šķirošana. Kādi ir galvenie secinājumi pēc šiem 2 darbības gadiem? Es vēlējos jautāt depozītu iepakojumu operatora valdes priekšsēdētājam Mikam Stūrītim. Mik, kā jūs vērtējat šos 2 darbības gadus, ko uzņēmums jau ir Latvijas tirgū, ja tā varētu teikt, saņem šos iepakojumus no iedzīvotājiem? Kādas ir veiksmes, kādas neveiksmes, kādi varbūt ir tie izaicinājumi? Kopīgi skatoties uz šiem 2 gadiem, ja mēs salīdzinām, kā bija pirms tam un kā ir tagad, tad varam secināt, ka tas pats galvenais mērķis, kāpēc depozītu sistēmu vispār vajadzēja ieviest un kāpēc mums visiem bija jāmaina savi ieradumi un veikaliem savi procesi, ražotājiem savi procesi un mums patērētājiem arī savi ieradumi, bija tas, ka mēs gribējām panākt, lai Latvijas daba un vide kļūst tīrāka. Tas bija pats galvenais mērķis, un ja mēs skatāmies un vērtējam no šī mērķa, tad 2 gados mēs šo mērķi esam sasnieguši. Un ko apliecina ne tikai tādas mūsu subjektīvās sajūtas, ka liekas, ka ir tīrāks, bet to apliecina jau arī neatkarīgas organizācijas, kas monitorē vai veic šo atkritumu monitoringu gan pirms depozītu sistēmas ieviešanas, gan arī pēc tam. Jā, un, piemēram, pavisam nesen arī bija šajā rudenī vai iepriekšējā sezonas rudenī 23. gadā, jā, tad Mana jūra veica šo piekrastes monitoringu, un tur tika secināts, ka, piemēram, plasmas pudeļu apjoms, kas bija 21. gadā, atradās pludmalē, un cik pudeles bija iespējams atrast šajā rudenī, jā, tad ir samazinājies par 61%. Ievērojams cipars, tiešām ievērojams. Sakiet, cik tad pudeļu vienā dienā nonāk šeit pie jums, lai tiktu sagatavotas pārstrādei vai savukārt atdotas tālāk otrreizējai iepildīšanai? Vidēji gada laikā tās ir vairāk kā 1 miljons pudeļu. Bet jāņem vērā, ka sezonas laikā tie var būt pat gandrīz 2 miljoni pudeļu dienā. Ja? Tad tas apjoms ir patiešām ļoti liels. Kādas vēl var būt jaunas ērtības vai pārmaiņas šajā nākamajā sezonā sagaida cilvēkus, kas jau ir ieraduši izmantot šos taromātus, nododot šo lietoto taru? Jā, mēs joprojām turpināsim rūpēties par to, lai taromātu jaudas attiecīgajās vietās būtu samērojams arī ar šo taromātu pieprasījumu. Un joprojām ir vietas, kur mēs redzam, ka pieprasījums aug, un tad piemēram, ir jāpalielina šī jauda, jānoliek vai jaudīgāks taromāts, vai arī, ja tur jau ir jaudīgs taromāts, tad ir jānoliek otrs tāds pats, un to mēs arī darījām pērn visu gadu analizējot sadarbībā ar tirgotājiem, un to mēs arī turpināsim darīt arī šogad. Tāpat tur ir plānots, ka būs arī vēl viens Beram taromāts. Jā, vēl par vietu vēl pagaidām nezinām, bet mēs plānojam, ka pirms sezonas gribam arī vēl 3. Beram taromātu Latvijā palaist. Varbūt atgādiniet, kur šie Beram taromāti jau darbojās un ar ko viņi atšķirās no parasta taromāta? Jā, šobrīd mums jau darbojās 2 Beram taromāti. Viens darbojās Daugavas labajā pusē pie Saharova ielas Maksims 3X. Un otrs atrodas Daugavas kreisajā krastā pie tirdzniecības centra Spice. Jā, un šajās abās vietās ir patiesībā jau kopā skaitot ir 4 taromāti, līdz ar to tie ir kļuvuši par tādiem taras nodošanas centriem. Un Beram taromāts atšķirās ar to, ka tur var izbērt vienā rāvienā PET un skārda buņģes, jā, tad veselu maisu, jā, līdz pat 100, un ja tās ir mazās pudelītes, pat patiesībā vēl vairāk, jā, un nav jāliek pa vienai šai pudelē iekšā, jā, tad izberam maisu, un tālāk taromāts jau pats saskaita visu. Ja taromātam liekas, ka kaut kas ar šo pudeli nav kārtībā, tad viņa atgriež šo pudeli, un viņa ir iespējams, katrs cilvēks var pārliecināties, jo dažkārt tur gadās arī nedepozīta iepakojumi, iesprūk kāds iepakojums arī ar bezdepozīta zīmes, jā. Tad to visu taromāts atgriež atpakaļ un cilvēks var pats pārbaudīt. Ja? Tā kā bažām par to, ka taromāts nepareizi saskaitīs kaut ko, nav pilnīgi nekāda pamata. Cik tad šobrīd taromātu jau ir iedzīvotāju rīcībā? Šobrīd ir vairāk kā 1110 taromāti. Skaitlis nedaudz varīja, jo vienmēr arī dzīve mums ir dinamiska. Kaut kādi veikali tiek atvērti, kādi veikali aizvarās uz remontu. Aizvarās pavisam arī, bet, kā es saku, nāk jauni, tā kā tas mainās, bet tie ir vairāk kā 1110 taromāti.
Paldies jums liels par sarunu un lai mums visiem kopā izdodas darīt Latviju zaļāku.